Laikam jāsāk runāt par rudeni, kopš sezonas sākumā Jūrmalas sports vīriešu komanda spēlēja augstākā viduslīgā, un paralēli tika izveidota pirmās līgas komanda, kurā tika doma apspēlēt visus jaunos Jūrmalas sporta skolas audzēkņi, un par treneri bija ievēlēts Māris Meijers. Tie ir visi viņa audzēkņi. Praktiski doma tāda, lai izveidotos saikni starp jauniešiem un virslīgas komandu. Izdevies viss ir ļoti normāli. Jaunie puikas cīnās pirmā līgā ar mainīgām sekmēm. Ir izcīnīti 6 punkti, atrodas turnīra vidusdaļā un var just, kad būs nākotnē papildinājums lielai komandai. Īsi tātad par Jūrmalas virslīgas komandu. Esam no 5 spēlēm 3 zaudējuši, 2 vinnējuši, zaudējuši Latvijas čempionam ASK, Tenaksam un LSPA komandai. Uzvarējuši Latgali un Ulus Topiņu handbola klubu. Sākot ar rītdienu, tas ir piekdiena, sāksies izšķirošie notikumi, jo mums jāspēlē ar komandām, kas ir mūsu spēkos, un šoreiz viss būs atkarīgs, kā mēs nogatavosimies, kā mēs psiholoģiski sagatavosimies. Piekdien jāspēlē ar RTU, un decembra sākumā ir ar vagonu rūpnīcu Vangaži. Sestdien, man liekas, un svētdien mēs spēlēsim ar Skrīveru komandu. Tad redzēsim, kādā vietā mēs būsim. Ja viss būs veiksmīgi un lietīgi izdosies nospēlēt, varam atrasties čempionātu galvgalī. Ja būs švaks rezultāts, tad varam atrasties čempionātu lejzaļā. Jo pašlaik Latvijas čempionāts ir sagriezies, ka katra uzvara, katra spēle ir zelta vērta, un vieta tabulā nosaka spēļu iznākumus. Tālāk tad šī gadā beigsim Latvijas čempionātu. Esam uzaicināti 21. un 22. decembrī uz Ziemassvētku turnīru Lietuvā, kurā piedalīsies Lietuvas komanda, Igaunijas komanda solīja, ka būs vācieši kaut kādu un mēs. Tad gadu nogali kārtīgi izspēlēsimies un tad redzēsim, kāda būs Ziemassvētku un jaunais gads.